Tās šoreiz par uzvarētājiem, par piedestāliem, par labajām lietām, tas būs par reālo dzīvi, par to, kā viss notiekās. Tas būs par drausmīgu iekrišanu ellē, tas būs par kāpšanu ārā, tas būs par nenormāli daudz citieniem, kas ir uzņēmumi, bet ir visu laiku turpināts iet uz priekšu. Tas ir par to, ka vienīgā reliģija, kurai es ticu, ir tāda, ka esmu pats Dievs sevi, baznīca sevī. Tas būs stāsts, tiešām būs reāli. 21. gadsimta pasaka. Jūs to visu varat uztvert kā pasaku tiešām, bet jūs arī varbūt varat tam ticēt. Es nezinu, jūs varat izvēlēties paši, bet tas būs tīri mans subjektīvais viedoklis par to, kas notika. Ja jums ir pretenzijas vai kaut kādas lietas, ka jums liekas, nē, tā nevar būt, tā nav taisnība, jūs varat to teikt, bet pie sevis. Un jūs varat vēlāk pienākt, un mēs izrunāsim, un tad parunāsim, un jūs man izlabosiet, ja kaut ko mums tiešām kļūdījos, kā es kļūdījos ar Tokijas dzīvokļu īrēm, es atvainojos tiem, kas varbūt jau padara tālāk, kad nav tik kosmiskas cenas, es tur kļūdījos, un tas būs cits stāsts. Bet, jā, tad tā būs, šis būs tas stāsts, tā lieta, par kuru parasti cilvēki nerunā, par ko ir bail runāt. Un, ja gadījumā būs tāds pauzes, ka es nevaru turpināt, tad jūs varat, es tā saņemšos un to es turpināšu. Jo stāsts ir visai smags, ja godīgi jāsaka. Un es pat nezinu, kā es tiku tik tālu, es tiešām nezinu. Un varbūt es pēc tam sapratīšu, jo es vēl neesmu tā kā, teiksim tā, sapratis, ka es biju jāplānā par to, kas notikās vispār. Man tāds es stāvu, tad es stāstīšu, bet man tas visu laiks tā kā pasaka tiešām. Un tad uzskatīsim, ka šis ir pasakas nosaukums 21. gadsimts. Un galvenais varonis ir tātad 2. klases students no Banka augstskolas. Vēl viena lieta, uzreiz pateikšu, ko es aizmirsu pateikt. Tātad būs 2 daļās šis pasākums. Būs 1. daļa, es izstāstīšu ceļu uz skrējienu. Tad būs pauzīte, tie, kam jāsien, tie varēs skriet savās darīšanās. Tie, kas uzpīpēs, varēs nākt atpakaļ. Un mēs turpināsim ar 2. daļu, ar to, kas ir tas tiešām tas skrējiens, jo es nevaru mesties uzreiz klāt un stāstīt, jā, tur tajā kilometrā bija tas un tas un tas, un tas notikās tur. Un vai jums pastāstīt to ceļu līdz Japānai, jo man šķiet, tas ir svarīgāks nekā tas pats skrējiens, jo tas bija pat smagāk nekā tas skrējiens, jāsaka godīgi. Un tad es vienkārši sāku stāstīt no pirmsākumiem par to, kas tiešām notikās un kā notikās, un to jau visu izstāstīšu. Tad bija oktobris 2012. gads, un es kā katru nakti, vai nezinu, kā to nosaukt, man nav nakts vai dienas, vienkārši strādāju un daru lietas, un tad saule aust un riet, un bija oktobra vidus, un vienkārši 6 no rīta piezvan kāds pie durvīm. Es atveru durvis, protams, ka tur nav neviens no tiem, ko es gaidīju. Tur ir policija, un es jau saprotu, ka kaut kas nav labi. Un pie manis šis policists vienkārši ir lapiņu ar numuru un saka, lai es uzvanu. Es ieies vai istabā, un es sapratu, ka kaut kas nav labi. 6 no rītā nenāk cilvēks lietainā dienā melnā mētelī. Un, jā, es uzvanu šo numuru, un man pateica, ka mums brālis ir aizgājis bojā. Un man bija tāds ļoti, ļoti slikta sajūta, un man bija ļoti, ļoti grūti. Un tas grūtākais, kas bija aiziet pie mammas un tēta un pateikt, kas ir noticies. Un, tajā brīdī es burtiski biju, es nekad nevienam nenovēlu tādu sajūtu, kas man bija, kad tas iznīcināts vispār. Un tā pasaulē nav iekārtots, ka vecākiem ir jāapglabā savu bērni. Un jā, tas bija ļoti, ļoti smagi. Teiksim tā, viss, ko es dzīvē darīju līdz tam brīdim, man šķiet, es to darīju tikai tāpēc, lai es būtu pietiekoši stiprs, lai varētu to izdarīt. Tieši tajā brīdī un tajā dienā, tajā laikā. Jo daudz kas mainījās manā dzīvē vispār. Un kas notikās? Man zūd vispār emocijas. Jebkas es vienkārši biju, teiksim tā, man nebija sirds, man nebija emocijas vispār kādu mēnesi, kā tādas. Un es nezinu, kā to izstāstīt, kas notikās. Es tikai tagad pacelt acis un jums paskatīties, bet ļoti smags periods manā dzīvē. Es lasīju tādu grāmatu, Alfreda Lanzinga grāmata Izturība par Shackletonu un viņa biedriem, kas iestrēgā
Antarktīdas ledājā ar kuģi, un tur pavadīja ļoti ilgu laiku, un 2 gadus lauzās ārā, un es lasīju to grāmatu, un es sajūtos kā viens no tiem vīriem bezcerīgajā situācijā, kā 24. apkalpes loceklis te visā stāstā, un es sapratu, kā grūtībām viņi iet cauri, un es tā grāmatu, kā bībeli tagad stāv, un kas notikās? Vienā brīdī, tāpat kā te vīri izglābās, bija tāda sajūta, ka es tā kā, zinu, ka es spēlētu ļoti augstā ūdenī, un es izmirstu, tad tāds, un man bija tāda pats sajūta, es vienkārši izmirstu no tā, visa tā sliktā, kas man bija. Kaut kas notikās, es nezinu, atkal kaut kāds klišs atslēdzās, un es sapratu, kaut kā es pārvērtējis lietas savā dzīvē, un ko es izdarīju uzreiz, es aizgāju no darba, es strādāju operā par biļešu kontrolieru, apkalpoju, teiksim tā, buržujas katru vakaru, un virināju durvis viņiem, un kāru jakas, un iegriezās. Nosauc, esmu banka augstskolu, tad nav nekas slikts. Un tālāk, jā, kas notikās, es pametu darbu, visu. Man bija tiešām vienalga. Es aizgāju projām. Es augstskolas vairs nespēju apmeklēt vienkārši. Es vienkārši, ko es te darīju augstskolā? Es nācu lekcijām, es sēdēju. Nevis kā parasti visi sēž, bet es vienkārši sēdēju. Un es neklausījos, ko pasniedzēju saka. Protams, bija pasniedzēji, kur bija vērts pierakstīt pāris teikumus, kurus arī pierakstīt. Viss no tiem studentiem, kas raksta pāris teikumus dienā, bet tie teikumi ir tādi, kurus pēc tam viņi ir tik labi, ka man gribās dalīties ar citiem internetu vidē ar viņiem. Tālāk būs tādi piemēri, jūs redzēsiet. Un tas ir tas, ko es darīju. Un vispār nebija, teiksim, godīgi nebija nekādas emocijas. Un es nezinu, kas bija ar mani noticies. Bija tāda sajūta, kad nav sirds, es nezinu, kā to pateikt, kad nav emocijas, jo es vispār nebēdājos, nekas nebija. Un tad notikās tāda lieta, kad tas jau bija oktobra beigas, kad pie manis vienkārši atnāca ļoti tūs cilvēks, pateica 3 vārdus man, un es nezinu, kas notikās, es vienkārši sabruku un histēriski sāku raudāt, un es pēcot sāku raudāt, tas bija īstenībā ļoti labi, jo es nebiju tik ilgi un tik sen izraudājis visu, un palika daudz vieglāk, un bija tāda sajūta, tas jau bija, teiksim, novembra sākums, jā, tad būs tad par to viena lieta, uz ieņemot vietas, par to, kad es uzrakstīju, teiksim tā, vēl viena lieta, ko es aizmirsu pateikt, kad viss šis stāsts, ko es jums stāstu, viņš ir kā grāmata, kuras vakar secinājumu bija ļoti grūti izdomāt, kā stāstīt šo visu, kas ir noticies. Un es sapratu, ka es īstenībā esmu uzrakstījis grāmatu mikroblogu vietnē, ka es ejot cauri mēnešiem, varu atstāstīt jums grāmatu. Un to es arī darīšu, metīšu atsevišķus teikumus no saviem tvītiem, un tad izstāstīšu to situāciju, kas bija par vienaldzību, kas līdzvērtīgi nodarībai. Tas ir viens fragments no lekcijas, kas man ļoti patikās. Un tas bija laikam vienīgais, kurš tajā dienā pierakstīja. Un tā tad, jā, bija novembris, un kad man tas ļoti cilvēks pateica to, kad tos 3 vārdus un es sabruku un raudāju, ka bija tāda sajūta, ka man sirds beidzot ir sašķīrusi 100 gabalos. Vienkārši ir nokritis un viss beidzot tas ir izdarīts, ir iznīcināts viss līdz galam. Un tad, jā, draugi man arī teica tie, kur bieži satika dejošanā vai kaut kur citur, kad es iztos pilnīgi ne pēc sevis, ka esmu nodzis, ka es vispār neesmu vairs es, kāds tas bija. Un tad nāca tuvākie draugi un, teiksim tā, ņēma pa gabaliņiem un salīmē atmakaļ visu laiku uzgribīs tās pareizās gultnes un tiešām ņēma tos stiklus, griezās, līmēja mani kopā un salika mani beidzot riktīgi atpakaļ. Un es atkal sāku darīt tās lietas, ko es parasti sāku darīt. Un kaut kur pa vidu uzradās tā Japānas doma, ko izstāstīšu, kad bija novembris, es sēdēju savā istabā jau labāk nekā oktobrī. Un es atcerējos vienu lietu, ko man teica tēti brālis Bērēs. Viņš man pienāca klāt, tas bija, vispār nekādas emocijas, nekas. Un viņš man teica tādu lietu, ko es atcerējos tikai tagad mājās sēžot, kad tagad tev būs jābūt, tagad tev būs jāiznes arī brāļu vārds pasaulē. Tā kā pa 2 tev būs jāiet, tev būs jābūt ļoti stipram un jāiznes tā kā ritīgi tālu visu. Un tas bija tas, ko es atcerējos, ka es tā istabā sēdēju. Un, protams, tā sēdi, ka vasaras acīs ir, pilnīgi nekā, vienkārši sēdi un tā birst. Un, protams, kad tu tagad sabiedrībā tev ir maskas, bet, kad tu sēdi mājās, tev tās maskas nav. Tad bija tas stāsts par to Japānu, kad kaut kur pavīdē internetu vidē kaut kāds raksts, kurus tā uzgrūdos virsū. Un tur bija tas kaut kādu mežu, tur apkārt vulkānam, kaut kāds super skrējiens, ko neviens nav skrējis, tur samurēja kaut kādu templi, vēl visu Shinto geiti. Un
Es biju par to dzirdējis jau pagājušajā gadā, kad es skrēju Moblāna maratonu, kaut kur bija iemesls organizatoriem, kur Japānā paralēli kaut kas iet ar meitas pasākums vai kā tāds analogs. Moblāna variants viņa Gāzijā apkārt vulkānam. Un, protams, es saslimu ar to domu. Es zinu, ka kaut ko gribās, vai gribas nopirkt telefonu, kaut kādu krūto, jo es tu skaties ar telefonu, vienā brīdī saslims, tad jums viņu vajag. Vienkārši nevar atkauties no tiem dēmoniem, kas jums ir galvā. Un tas pats bija ar to skrējienu. Sapratu, man to vajag. Tas ir vienkārši jādara, tas ir jāizdara, ir jāiet un jāpamēģina. Ir pilnīgi madness traka ideja un tāds, man liekas, neizdosies, jo tas ir pilnīgi vāks. Uz otru pasaules malu šauties, savākot to naudu un pieteikties un tikt cauri izlozē, kur ļoti daudz pieskās no visas pasaules un tur, kur katru neņem. Un tas bija tāds izaicinājums, uzreiz saslim ar to. Un novembrī, tātad, kad es uzzināju šo skrējienu, sāku pētīt. Un izrādās, tajā brīdī, kad es sāku pētīt, man ir 6 dienas, lai es 6 dienām slēdzu ciet pieteikšanos šim pasākumam, un man tieši 6 dienas laika, lai sagrabinātu 48,000 jēnas, kas ir apmēram 300 lati. Es nezinu, kaut kas ar kursu bija nocies, tad stipri mainījies, bet apmēram 260-270 lati, kas bija jāsagrabina 6 dienās. Protams, bija aizgājis no darba, man nebija naudas, viss jau bija notriekts vai kaut kur bija pazudus. Un, protams, es sapratu, ka vecākiem es nevaru prasīt kādas lietas, un jāpētiek pašam galā ir, un es sēdēju augstskolā no šeit pašā zālē, kaut kur tur un gulēju. Nezinu, kas bija tā pa lekciju, un es domāju, Dievs, kur es dabūšu to naudu, man vajag. Un sāku iet cauri telefonu katalogu un sāku meklēt visādas lietas, un domāju, kuram cilvēkam ir tā? Tā nolika 280 lats, ņem Mārtiņu, strīdoši. Un, protams, ka tas tā nenotiek. Un, nē, tā notiek īstenībā. Un, kas notikās? Draugs Jānis Gipters, es nezinu, kur viņš uzvedās, kā viņš uzvedās. Viņš šeit sēž augšējā rindā, mans pirmais ģenerāls sponsors. Tu ietvītoji. Jā, viņš man uzvanīja un teica, klausies, mums jāsatiekās. Satikāmies, viņš teica, pastāst man vairāk, ko tu gribi. Es viņam izstāstīju, un viņš teica, tu izdarīsi. Tu aizbrauks un satricinās Latviju no citu kontinentu. No citas pasaules daļas, atvainojies? Pasaules daļa. Un viņš teica man to novembrī. Viņš man noticēja. Viņš man noskaitīja naudu un teica, tu izdarīsi. Es zinu, ka tu to vari, un tu izdarīsi. Viņš bija noticējis. Protams, tā bija tāda, wow, tiešām. Un tā bija tāda sajūta, kad mēs divi tā sākam caur baznīcu. Tādu liekam pamatas kaut kam lielam, mēs liekam tā kā. Un tā bija ļoti laba sajūta, kad ir tāds pirmais stūrakmeņa cilts, būs. Un, protams, es aizsūtīju pieteikumu, uzreiz tā dienā samaksājām, viss tas bija dienu pirms slēgšanas, tās pieteikumu slēgšanas, un es biju vienīgais no Latvijas pieteicies. Pirmais un vienīgais, tad mēs laikam cits nezināju, es domāju, ja būtu zinājuši, tad būtu arī pieteikušies. Pagāja apmēram 2 nedēļas, un tam man pieņēma atnāca, ka jā, jūs esat pieņemts un šim skrējienam. Ar savu vecumu arī 21 gads ir diezgan jauns priekš šādiem skrējieniem, kas ir 100 jūgas, 160 km. Vidējais vecums parasti ir 42, 43 gadi, jo šīs distances skrien tikai vecāku gadu gājumi, nevis vecāki, bet 40 gadīgie jaunieši, jo ir jāpazīst sevi ļoti, lai dzītu sevi šādās distancēs, un jauni cilvēks to nepazīst, viņi nezina, cik tālu viņi var no sevis spiest, cik daudz viņi var jautāt un prasīt, un tur jāzina, cik daudz tu vari tos lūzuma punktus pārvarēt līdz to, sirds tā noznak un tādas lietas. Un es kaut kā ticēju sev, kad es savākšos, es tikšu ar sev galā, es sev pazīstu, esmu gājis tādai mērķceļu cauri, kad es zinu, kas ir kas. Un, jā, es pieteicos un pieņēmu, protams, mēs tā nosvinējām drusīt un tā. Un tas bija superīgi. Mārtiņ, var tev pārtraukt par pieteikšanos un kvalifikāciju. Jā. Viņi prasa arī kaut kādu tā kā Moblānā. Nē, viņi neprasīja. Nē, bija tā, ka viņi prasīja, lai noskriet vismaz 2 skrējieni, kas ir virs 100, kaut kas tāds tad bija. Kaut kāda funkcija bija. Es neatceros, kādi jāskatās ir, precīzāk, jo es to pēc tam varēšu pateikt. Tie paši Moblāni tev noderēja? Jā, noderēja tieši. Un, jā, es pieteicos, tad bija novembris, ienāca novembra beigas, un tā bija tāda interesanta lieta, kad es katru ziemu un katru vasaru taisu tādas pārgājienus piedzīvojumu, kuros arī pārdodu līdzīgi kā sevis pārdodu skrējienos, es pārdodu
ierīnas pilsoņus, kas piesakās dažādiem interesantiem pasākumiem, ko es organizēju, kas ir piedzīvojumi spēles. Jūs redzat, atkal tā zīme, visu viņi šeit iespiesti. Tad novembra beigas es izsludinu pasākumu, pēc 27 dienām, decembra beigās, piedzīvojumu pārgājienu, kuras klasificēju kā Latvijas grūtāko ziemas pārgājienu. Organizēju viņu organizē mēs, respektīvi Baltais kalns. Tūlīt izstāstīšu, kas ir Baltais kalns. Lai ir beidzot skaidrs. Tātad Baltais kalns ir 9 vīrs pēc vienību, inženieri pēc profesijas, bet ne parasti inženieri, bet sajūta inženieri. Pirmie Latvijas sajūta inženieri, mēs esam 9, mēs esam pēcvienīgi reāli. Mums nav līdzinieku. Un ko mēs darām? Mēs konstruējam nevis ēkas, kurās jūs varat paslēpties dzīvot un kuras gāžas jums virsū, bet mēs konstruējam lietas, kaut ko jums šeit iekšā mēs samainām tā, ka jums vispār mainās domāšana, jums mainās vispār, kā jūs elpojat un ko jūs gribat un ko jūs negribat, un jūs beidzot sākat darīt to, ko jūs gribat. Un tas ir tas, ko mēs darām. Tas nav mūsu naudas darbs, tas ir mūsu dvēseles un sirds darbs. Naudu un laiku mēs dedzinām citās vietās. Es pieņemsim gangā 12 stundu darba dienā. Es nesaku, tur slikti, viss ir labi. Vienkārši ir stāsts. Kad mums ir darbs, un tad mums ir īstais darbs. Un tālāk. Un tad mēs organizējam šo pasākumu. Mēs esam 9 bijām, bet es puišiem teicu, tā kā tas ir mūsu pirmais kopīgais projekts, jo mēs tikai rudenī nodibinājāmies, novembrī tā sanācām kopā un tiešām likām parakstu, teicām, mēs to darīsim. Es viņiem teicu, tā kā es vienmēr esmu 4 gadus taisījis to viens pats, darīsim tā šogad tieši šim pasākumam, es viņus organizēšu, un jūs iesiet, un es jūs pārbaudīšu. Vai jūs esat, teiksim, tā derīgi vai nederīgi? Vai jūs spēsiet novadīt komandu tā, lai viņi, teiksim, izkrīt visi? Iznīcināt viņus un tā tālāk. Tur ir atkal cits stāsts. Un tad sākās vēl viena lieta novembrī. Tātad, kas notika internetu vidē, ko es rakstīju? Es biju beidzot savācies, man bija atkal jauni plāni, traki. Man bija plāns tātad, iedomājos Japānu, tātad tas, kurus pieteicos. Tad bija 168, sākumā, tad bija 161 km, kad es gribu būt pirmais, kas izdara neiespējamo. Un atkal es biju safilmējies, kad es reāli jādara lielas lietas, ka ir beidzot jāparāda, kad viss ir iespējams atkal, ka esmu uz ceļa atpakaļ. Es domāju, ka es būšu pirmais čoks no rajona. Es paņemu vienu skrējienu Spānijā pa kalniem, noskrienu apkārt Fudži nocīnās un tad aizbraucu uz Monblānu, paņemu arī lielo skrējienu. Protams, tas bija traks idejas, kuras es tagad slikti, ka es to izteicu tā skaļi. Nevar tā bravūrīgi uzvesties vispār. Un kas ir vēl tāda lietas, kas man nāca apgaisījumi, ko es rakstīju arī pēc savas pieredzes, pieņemsim, kad nekad neizvirziet par mērķi cilvēku. Vai jūs iznīcināsiet sevi, vai arī jūs izturēsiet, ka jūs būsiet rīktīgi neiznīcināms. Varbūt ir jums gadījies dzīvē, kad kāds jūs samīlās vai jūs kādā samīlaties, un tad, tur ir ļoti rāki, viss notiek, un kad viss beigās aiziet un pieskarīt, un jūs jūties pilnīgi iznīcināts. Tas var strādāt par to līniju. Un tad ir vēl viena lieta, kas ir garijos skrējienos ļoti liels plus, kas ir jāzina, ja tu gribi skriet ļoti ilgi, kad ir jāatrod spēks, kas jums no organismā, bet kas jums glabājas apkārt, kaut kādos angāros, kurus jūs nemaz neredzat. Tādas lietas ir. Es jums vēlāk pastāstīšu. Tad, kas vēl bija novembrī? Kamēr es sēdēju un beidzot viss bija atkal nostājis savās vietās, es sāku domāt ļoti par to, kā es izdarīšu tās lietas, kuras esmu izvirzījis. Es secināju arī to, ka mums arī mērs ir Latvijā, un tas slinkums. Un tad es mēģināju kaut kā pirmkārt sakārtot sevi ar tādām lietām, ko man tētis ir mācījis. Un arī vēl viena lieta, kad es mēģināju citiem, kaut kā man liekas, es jums pareizā ceļa, es daru to, ko es gribu darīt beidzot. Un mēģināju citiem kaut kā pateikt, ka jums arī beidzot, brāvēs, saņematies. Jūs saka, čīkstat, dariet taču, ko jūs gribat darīt. Beidzot čīkstat. Un pienāca tad novembris beigās, sākās decembris. Un decembrī sākās šīs 27 dienas, kad es gatavoju šo piedzīvojumu pasākumu. Plāns bija ar šo pasākumu nopelnīt naudu, lai aizbraukt uz Japānu. Protams, ka nekas neizdevās, jo šis pasākums izmaksāja man stipri vairāk nekā es ieguvu naudas ziņā. Iegūstu ļoti daudz beigās. Un organizēju vienkārši, kā notiek šī šāda pasākuma organizēšana. Es sēžu mājās,
Vēl uz schēmas domāju, kam zvanu meklēt cilvēks, ej uz iestādēm, prasa, vai jūs varētu uztaisīt man virtuļus tādas, šitādas, vai jūs varētu man iedot velospēdas tādam pasākumam. Esmu kā privātpersona, ejot un daru visu. Protams, ir ļoti grūti izsisties un kaut ko dabūt, bet ja tu ej un jautā, viņi saprot, ka tev pretī ir tiešām tāds pats cilvēks kā tu, kuram ir arī labās, sliktās dienas, un tad tu ej vairākas reizes, un tu trāpi uz pareizo otru, un tad dabū to, ko tu gribi. Vienkārši jāmēģina, jāiet un jāpas. Tad non-stop, teiksim, tā diena un naktis šāds, tu sēdi un visu laiku domā un ģenerē, jo vajag uztaisīt kaut ko tiešām labi. Miegs nav, miegs ir fikcija šitās mēnešos. Un tad vecāki, bija tā trakā Spānijas ideja, vecāki gribēlās tā kā ducīt izvērdīt savu galvu, aizvēlas kaut kur savācos arī ducīt kaut ko redzu. Un mēs ar māsu un vēl ar biedru aizbraucām uz Spāniju uz 50 stundām apmēram. Noskrējām pa kalniem viens skrējiens, ļoti foršs skrējiens bija. Un atgriezāmies Latvijā, un es atkal, kamēr es biju Spānijā, kamēr es arī organizēju visu to pasākumu, caur telefonu, caur internetu, vīdiju. Un tad šis pasākums notika. Izdevās ļoti labi, bija sarunāt. Lai jūs sarītos priekšā, budžets bija tur pārsimt lati, bet šajos pārsimt latos ietilpa filmēšanas komanda, mašīnas vairākas, bija tehniskais personāls uz 8 cilvēkiem bija. Kosmos bija ieguldījās, un tas maksāja 3. Tas bija ļoti dārgs pasākums, un bija viss, kas man bija iekrāts, to es atkal biju, teiksim tā, iztērējis. Bet man likās tā vērts. Un tad vēl tās lietas, kas nāca tajā mēnesī, kad es darīju un sāku darīt tās lietas, un organizējos, un tās naktas sēdēju un domāju, tad es arī daudziem draugiem uzdevu jautājumu, vai viņi dzīvo to dzīvi, ko viņi grib dzīvot. Jā. Un ar vēl vienu lietu, ka es lasīju to pašu grāmatu izturībā, un tur bija par to ledus laušanu un par to, ka jāiet pārliecībai par priekšu, ka nevar tikai ledlauzas iet, ka jābūt pārliecinātam par to, ko tu dari, un tad tu vari izlausties. Un tas bija arī tas, ko es mēģināju darīt. Es mēģināju būt ļoti pārliecinoši, ka es vadīju savu komandu un savu tīmu tādam pasākumam. Viņi redz, ka man nav bāra. Un tas ir mans uzskats par laikapstākļiem vispār. Kad vislabākie laikapstākļi ir vissliktākie laikapstākļi. Jā, vēl viena lieta, kad es kļuvu tāds, teiksim, pēc tā visas oktobra lietas, es kļuvu tāds ļoti, nenoslēgts, bet es kā biju savācies, bet man nebija vairs bail, man nebija bail no sāpēm vairāk. Man bija cita latiņa bija atkal uzlikt, jo es biju izturējis kaut ko ļoti zvērīgi, un tad tu skaties uz visu tā savādāk. Tev nav vairs tas neliekas grūti, tas liekas smieklīgi, tas liekas, ka Dievs, kas tas ir vispār. Un tad ir tāds teiciens, ko es tā izņēmu no arī konteksta, kad visstiprākais un bezbailīgākais būs vientuļākais un nelaimīgākais. Un, protams, vienmēr decembris ir Ziemassvētku laiks, kad cilvēki pērk dāvanas un tādas lietas. Un es biju niknis vienīgi, es biju laikam vēl skumjš ļoti brāli, un tad es biju ļoti niknis uz to, kas notikās, ko es redzu Twitterī un visur par šiem mantām un par to, ka par ģimeni un tās lietas, un to es vienkārši aizdusmām. Un tad pienāca janvāris, beidzās šis pasākums. Šis viss, ko es stāstu, tiešām ir svarīgi, lai jūs saprotat, kas notiekās tālāk. Jūs visi sapratīsiet, visi saslēgsies. Tad miera muzeja beidzās, pēc šī pasākuma bija afterpartijas ļoti liels, kur arī mēs daudz ko izspēlējām, izdomājām. Tālāk atkal var redzēt, visa schēma iet uz leju, ir tāds downswings, kā saka, pokerī. Man vajadzēja naudu, un es izdomāju, aiziešu uz Loto, parunāšu, kā viņiem ir vispār ar kombinatoriku, un kā tur var vinēt kaut ko, cik ir procentus. Jo man bija tāds plāns, esmu pārtērējis miera muzejā naudu, man nav naudas, man ir 120 dienas, lai aizbrauktu savāktu ļoti lielu summu un aizlidot uz Japānu. Un Sausskolo kritis, mums tieši kaut kas tāds bija, un es tur tā vēl fiškoju, domāju, kāda tas kombinatoriks Viking Loto un kā viss notiekās, meklēju internetā. Tur ir visādas schēmas un azartspēles. Protams, es aizgāju, teiksim, atkarībā, bet es nopirku, un tas bija eksperiments, nopirku 15 momentu loterijas biļetes, no kurām vinēja 10. Un bija tās, bet, protams, tās summas bija, viņas atsedz tikai atpakaļ izmaksas. Un tur bija tā viltīgi viņiem īstenībā. Liekas, ka visu laiku uzver, bet tu neko neuzver. Un tad, jā, es iegribu tādā azartspēļu lietā. Un es jau teicu 2 vīriem, kas spēlē pokeri, kas ir nopelnījuši savas mašīnas un tādas lietas agrāk, es viņiem teicu, jūs gatavojaties, ja 3 dienas pirms izlidošanas man nav nauda, es jums dodu naudu, mēs saņemamies uzvalkos un mēs ejam tā kā filmās uz kazino un mēs reizinām.
Protams, tā bija tāda trakā ideja, viņa teica, tas tā nenotiek zīmīgi. Tas tā nenotiek. Es ieteicu, mēs pamēģināsim, lai ir jautri. Un kas notikās vēl janvārī? Es izdomāju, ka es taču varētu sponsoru atrast, kas man nosponsorē šo skrējienu. Tas bija tik vienkārši. Kas tur viņiem tur uzmest no 1500 vai 600 latus? Tas nav nekāda summa uzņēmuma liela. Un tā es sāku darīt tā lieta, ka es no janvāra, tā kā es nenopelnīju neko ar miera muzejs, no janvāra sāku rakstīt vēstules ļoti daudz uzņēmumiem lielajiem Latvijas. Es nesaukšu viņus vārdos. Rakstīju, neviens man neatbildēja. Un kaut kad bija problēma. Bet viens uzņēmums man atbildēja, tā bija Madara Cosmetics, viņi man ļoti diplomātiski un labi atbildēja, pilnīgi pietika un viss bija pareizi. Viņi man uzrakstīja vēstuli par to, ka viņi nevar man palīdzēt, tāpēc, ka viņi pašlaik, viņi ražo kosmētiku, bet tas, kas viņiem ir tagad noticēs iekšā, ir tas, ka viņi ir nobīdījušies no ceļa, viņi vairs neražo kosmētiku, bet viņi ir biznesa inkubators, viņi ir vēl kaut kas, viņi ir aizmirsuši par primāru, par galveno, ka viņi ražo kosmētiku. Viņi teica, ka viņi nevar izkāpt šo soli ārpus atkal šī viņu lauciņa, ka viņiem ir jāsavācās, viņi nevar tagad vēl viens solis spērt ārā un atbalstīt sportistus. Un es viņu sapratu, un es neko nepārmetu un aizvirstīju, paldies, ka jūs man atbildējat vienīgie no. Un es nosaucīju sarakstu, kas man neatbildēja, lai neredzītu, ka es centos. Un tad bija vēl ļoti labs pavērsiens janvārī, kad kaut kā iefiltrējos jaunies Vainagos kā piesēdētājs. Un es viņiem palīdzēju organizēt dubli, varbūt dzirdēt. Ne dubli, bet mamutu medības. Un, mamutu, šis te jaunā Vanagu prezidents, viceprezidents piedalījās Miera muzejā. Un viņš teica, tu atnāc, parunāsim, man kādu ideju pamatīs mums arī, un mūsu pasākumu mums. Un tad paģenerējām kopā, sēžot ūsās. Un, beigās arī pie viņiem tā kā palīdzēju šo pasākumu organizēt, sēdēju vienā kontrapunktā. Varbūt kāds piedalījās mamutu medībās? Jā. Redzēt, tas bija. Un tālāk sākās tā lieta, kad es kopš janvāra sāku pastiprināt lietot šo Fuji hashtag, jo man likās ir jātaisa kaut kāda asociācija cilvēkiem, lai viņi jābūt tās zīves, teiksim tā, mārketingā mācība lieta, kad ir jāpierādina cilvēks pie kaut kā. Un tad janvārī atkal es tā sāku izsacināt pāris lietas un saprast to, ka ir tikai viena vājība, kas mūs liek aptut, tas ir ķermenis. Jo var izkāpt no tā ārā, tad, labi, mēs redzams nevienam, bet tas ir reāli tas šķērs pašlaik cilvēkam. Un organizēt pasākumu, sēdot ar mamutiem un tādas lietas ar jauniem vanagiem, tad izdomāju tādu lietu, kad par izstējām, kad ja kāds to var uzrakstīt, tad kāds to arī var uzrakstīt. Un rekur arī viens ļoti labs teikums, ko es izrānu no viens augstskolas lekcijas, varbūt es zinu, ka kādam nepatiks, bet tāda lieta. Es neatceros, kurš pasniedzējis, bet man likās ļoti labi, ka tas ir jāpieraksta un jāiemet kaut kur, kad jāpakacina druscīt. Un, es sāku rakstīt arī Japānas vēstniekam, jo man likās, ka man jābūt viņš ir rokā. Jo viņš ir reāli, tas sojas varētu man palīdzēt no tā gala. Un tas arī rakstījis ar Baltikam. Es domāju, ir vienkārši jāmēģina izsisties, ir ar sitieniem jādara un jādara. Un tā bija vēl viena tāda lieta, man likās, ka tas ir pazudus artefakts no brāļa grāmata. Viņam bija tāda grāmata uzdāvināta, kur bija rokas sarakstījis dažādas lietas. Un es to grāmatu atradu tajā brīdī, kad es janvārī. Un es ar tajā grāmatām, protams, es to atvēru, es nevaru visu laiku grāmatu ņemt, jo man atceras virs un tādas lietas. Es pat nezinu, kāpēc, bet es atradu 3 lietas, kas man tik ļoti patīk tajā grāmatā, kurš uzreiz norakstīja, un te viņas ir. Un tas man arī baigi palīdzēja, kad to izlasu, un tu tā saproti, tik labi ir, kur tas uzrakstīs, kur tas izrāvs. Un jā, tas man baigi patīk, un es mēģināšu jums šīs prezentācijas laikā iedot kaut kādas lietas, lai jums ir izējot ārā, tad sevi pirms kaut kas ir palicies pašiem, kad nebija tik atsēdēšana karstā telpā, kad kaut kas ir palicies un kaut kas noder nākotnē jums. Tad sākās februāris. Līdz Japānas startam ir ļoti maz dienas palikušas. Tas ir maz, 3 mēneši. Un sāku barot šo hashtagu, kas notikās paralēli. Es gāju arī uz augstskolas lekcijām, kuras man patika. Jāņģa raša lekcijas, primā lekcijas. Man vienā patikās tur būt un klausīties, kā viņš stāsta par visām lietām un tā un šitā. Vienā brīdī es sāku ar tiem pasniedzējiem augstskolas skatīties ar savādāk acis. Es saprotu, ka viņi jau nav pasniedzēji, viņi jau dzīvē ir riktīgie dūži. Viņi nāk mums te mācīt, bet viņi reāli krūti cilvēki, viņi daudz ko zina, viņiem ir kontakti.
Un viena lieta, ko tu ātri saprot Latvijā, ka ja tu vari dabūt jebkuru cilvēku atsitienā pat vēl vienu, kā pret cienitā. Un tad es skatījos uz Grasu, un es domāju, viņš tāds makšķerīgs, tāds tik nežēlīgs, ko viņi ir darījuši, un likās, viņš ir tādiem cilvēkiem tusējis, ka es caur viņu varu dabūt rokās Japānu. Es pie viņa aizgāju, un es viņam saku,